negaidījām paši, tā godīgi, ka tik viegli aizies spēle, bet kaut kā labi iesākām, bijām agresīvi no pirmās minūtes, un tā spēle pat aizgāja, sagaidījām savus momentus. Labi spēlējām aizsardzībā. Mēs bijām labāk kā viņi. Parasti Ukraiņiem labi garēji bijuši. Šodien jūti viņu alkoņus un vispār tādu īpašu. Es nezinu, mēs bijām labāk garie. Garie dominējām viņus. Aizsardzībā nevarēja neko izdarīt, nevarēja iemest neko. Mēs bijām labāk šodien. Gan garie, gan mazie, visi kopā, kā komanda. Kāds bija gatavošanās process spēlē? Ko jūs tāds darījāt? Kā jūs pavadījāt šīs 30 stundas laikā? Neko, atpūtāmies, paskatījāmies video, sagatavojāmies spēlē. Neko tādu īpašu, nezinu. Parasta diena, nekāda ekstāze nebija, nekas nebija. Vienkārši gatavojāmies kā kārtējo maču un viss. Jāni? Es domāju, ka nē, jo Jāni? mēs esam profesionāli visi, tā kā nav ko atslēpt. Viss būs normāli, es domāju, nākamajā spēlē.